Sakarā ar to, ka plašai Latvijas sabiedrībai un, protams, tajā skaitā arī dronu pilotiem nav īsti skaidrība par to, kas Latvijā īsti nodarbojas ar dronu uzraudzību, šodien esmu atbraucis ciemos uz valsts policiju, lai tiktos ar valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes resursu un krīzes vadības pārvaldes tehniskā atbalsta vadības nodaļas priekšnieku Māri Vitkovski. Jā, sveiki visiem. Kā jau Jānis minējis, Māris Vitkovskis. Šo te garo nosaukumu, ko Jānis nosaucis, neminējuši, varbūt tautas valodā mūs vienkārši sauc par dronu nodaļu. Tātad mūsu galvenie tie virzieni, ar ko mēs nodarbojamies, tieši drona operācijas, sniedzam atbalstu valsts policijai, arī citiem dienestiem Latvijā tieši ar drona operācijām. Tad nākošais ir tieši drona uzraudzība, kas arī nemazāk svarīgs mūsu nodaļas uzdevums. Un arī varbūt teiksim tā, ka pat nedaudz laikietilpīgāks, jo tas prasa vairāk, varbūt specifiskākas zināšanas, arī tehnisko resursu. Un trešais, ko mēs darām, tas ir principā pētam tehnoloģijas kā tādas, gan saistībā ar droniem, gan ne tikai, kā pieņemsim 3D tehnoloģijas, tie ir tie galvenie mūsu virzieni, ar ko mēs ikdienā nodarbojamies. Viena no aktuālākajām lietām, ar ko noteikti sanāk nodarboties, ir ziņojumi par aizdomīgiem lidojumiem. Vai gadās cilvēki, ka pamana dronu, kas varbūt viņuprāt uzvedās aizdomīgi, varbūt pat lido zonā, viņuprāt, kurā varbūt nebūtu atļauts lidot? Kā jūs vispareizāk ieteiktu rīkoties šādās situācijās? Ziņot to, neziņot, un tad attiecīgi, ja ziņot, tad varbūt ir kādi ieteikumi, kāds būtu pareizākais process, kā to izdarīt. Pirmkārt, ko es gribēju pateikt šajā kontekstā, protams, ka jāziņo, īpaši, ja tas ir saistīts ar dronu lidojumiem kaut kur netālu no kritiskās infrastruktūras, īpaši lidostas, kaut kādas dzelzceļa varbūt pārvadi vai militārās bāzes, kā jau teicu, vai kaut kādi citi objekti, kas jums liekas, ka varbūt tur nevajadzētu droniem lidot, bet gribētu uzreiz arī nomierināt sabiedrību tādā ziņā, ka, piemēram, ja mēs salīdzinām šo ar ceļu satiksmi, kad ieviesās pirmie ceļu satiksmes noteikumi, parādījās pirmie transporta līdzekļi, tas arī bija daudziem nepieņemami, visi uztraucās, kas tie par zvēriem, kā tad tagad būs, kā mēs ar viņiem sadzīvosim. Un tagad ir mūsu mūsdienu realitāte, kā saka, katrai paudzei kaut kas jauns jāpieņem, un principā tad mūsu paudzē šie ir tie droni. Un nevajadzētu uzreiz baidīties, ka tur kaut kas slikts notiek vai kā, bet ir jābūt, protams, vērīgiem, un tāpēc ir šie droni noteikumi radīti, lai cilvēki viņus ievērotu, un mums kā policija ir uzdevums tiešām reaģēt uz šādiem incidentiem, un mēs prioritāri reaģējam tieši, kur ir kritiskā infrastruktūra, kā jau minēja, lidostas, vēl dažādi, pieņemsim, tur HESI un kaut kas tāds, bet nevajadzētu uztraukties par katru dronu, kurš lido, pieņemsim, ka jūs pamanat kaut kas lido, un tagad uzreiz zvanīt policijai. Jā, var saglabāt vēsu mieru, un vēl ir svarīgs moments, ka principā bez tehnisko līdzekļu palīdzības uzraudzīt šos dronu lidojumus ir gandrīz neiespējami. Policijai ir šādas tehniskās iespējas, arī sadarbībā ar citiem dienestiem mēs to uzraugam, un ja, pieņemsim, cilvēki mums zvana un ziņo par kādu dronu, tad pirmais, ko mēs darām, mēs pārbaudām, vai mēs neesam šo lidojumu fiksējuši tīri jau tehniski. Un tad jau mums ir lielāka skaidrība, vai šis lidojums tiešām apstiprinās, neapstiprinās, bet te arī jāuzsver to, ka ne visur Latvijā mēs to varam tīri ar tehniskiem līdzekļiem fiksēt. Tur ir ļoti tādas smalkas nianses, varbūt, par kurām es nestāstīšu, bet jā, mēs katrā ziņā kā policija fiksējam šos te gadījumus, izmeklējam, un īpaši, ja tas ir kaut kādās aizdomīgās vietās. Savā ikdienā es regulāri saskaros ar situācijām, ka lielākā daļa dronu pārkāpumu notiek neapzināti. Proti, lielākoties cilvēki noteikumus pārkāpj nevis gluži speciāli, bet vienkārši tikai tāpēc, ka vēl joprojām Latvijā līdz galam nevarētu gluži, es teiktu, ka nav noreklamēts, ir pietiekami noreklamēts, kādas ir drona pilotēšanas regulas, un, protams, ka tās jāievēro, bet varbūt tas ir saistībā ar nepilnīgu informāciju no kāda pārdevēja puses vai kā tam līdzīgi, bet skaidrs ir tas, ka cilvēkiem lielākoties ir vienkārši informācijas trūkums, nevis cilvēki tīšprāt pārkāpj drona pilotēšanas noteikumus. Un tad mans jautājums jums būtu, kādus pārkāpumus jūs varbūt redzat visbiežāk? Šajā jautājumā es gribētu varbūt sākt ar tādu, teiksim, nelielu padalīšos ar pieredzi, ar ko mēs saskaramies ikdienā. Ar ko mēs saskārušies ir šie 3 pārkāpēju tipi.
Pirmais tips ir tas, kurš vispār neko nezina par noteikumiem, uzskata, ka drons ir rotaļlieta, paņem nopērk dronu un uzreiz palaiž viņu un pat nezina, ka tādi noteikumi eksistē. Nākošais ir, kad kaut ko zinu, kaut ko nezinu, un tad tīri neuzmanības pēc kaut ko varbūt pārkāp vai nav līdz galam izpratis šos te noteikumus. Un trešais ir tie tādi, kas uzskata, ka policija vispār šajā jomā nestrādā, mani neviens nenoķers, un es tagad lidošu cik augstu gribēšu, cik tālu gribēšu, un noteikumiem tā maigi sakot vispār ir uzspļaut. Nu, tie ir, protams, visbīstamākie praksē, ko mums ir nākas saskarties. Bet, nu jā, nu, teiksim, par šo te trūkst varbūt šo te mehānismu, pie kā mēs varbūt arī regulāri strādājam. Piemēram, ir dzirdēts, ka veikalos, ka pārdod šo te dronu kādu vai īpaši minisērijas, jums neko nevajag, varat lidot, kur gribat, kā gribat. Un ir pat tādi gadījumi bijuši, ka tur apmēram pie veikala, kurš atrodas lidostas ierobežojuma zonā, šo 5 km radiusā, izejam ārā, pamēģinām, lidojam, ceļam augšā, un tad cilvēkam rodas tā apziņa. Nu tad es jau varu lidot, kur gribu. Un tad mēs, protams, cenšamies komunicēt ar šiem te pārdevējiem, kas pārdod dronus, vedam šos te izdales materiālus, tā kā, lai pie iegādes cilvēkam iedot šo informatīvo materiālu, viņš, kur iepazīties var ar noteikumiem, kur iegūt šīs pilota kategorijas, lai vismaz kaut kādas pamatzināšanas būtu, lai nebūtu tā, ka rastos tas iespējas, ka es daru, ko gribu. Es arī cenšos no savas puses ļoti aktīvi ar to strādāt, praktiski ikdienā izlaižot sociālajos tīklos saturu par to, jo šobrīd, atskaitot saturu par vienkārši skaistiem dronu video, skaistiem skatiem ar droniem, Latvijā informācijas publiskajā telpā, privātajā sektorā trūkst, tāpēc varbūt arī, piemēram, tie paši pārdevēji un tie paši dronu piloti nav gluži tā, ka viņi nav neko redzējuši, bet plašākai sabiedrībai pieejamā informācija, diemžēl, joprojām nāk tikai caur YouTube platformu, neizanalizējot to, ka tomēr šie satura veidotāji ir no Amerikas. Attiecīgi, viss, ko viņi stāsta, ir par Amerikas gaisa telpas ierobežojošajiem noteikumiem, un lielākoties tie nekādā gadījumā neatiec uz to, kā tas mums viss ir sakārtots šeit, Eiropas Savienībā. Un es vēl arī varētu piebilst, kur ļoti cilvēki iekrīt tīri nezināšanas pēc. Kā mēs zinām, tad ir Latvijā oficiālā gaisa telpas ierobežojuma karte, kas attiecās arī uz droniem. Tad ir šī LGS tīmekļa vietnē atrodamā karte. Un tur ir visas oficiālās tās lieguma zonas, kur drīkst lidot, kur nedrīkst, vai nepieciešams saskaņojums un tam līdzīgi. Cilvēki bieži vien vadās pēc šīs DJI aplikācijas, jo DJI droni ir vispopulārākie tirgu. Viņi atver šo zonu karti, kas ir aplikācijā, viņi redz, ka tur tā zona ir, bet viņa nav tik varbūt liela. Un salīdzinot jau ar reālo ierobežojumu karti, ir pilnīgi atšķirīgas zonas, un viņš mums rāda kā policija, viņš saka, bet es taču nelidoju tajā aizliegtajā zonā. Mēs sakam, bet tā ir cita pavisam aplikācija, kurai nevar līdz galam uzticēties. Šobrīd nevaru 100% apgalvot par visiem DJI zīmola modeļiem, it sevišķi vecākajiem, bet vismaz jaunākajiem, kā DJI R3S un personīgi, ko es arī pats izmantoju, Mavic 4 Pro, šādas zonas aplikācijā vairs nerāda vispār. Jā, tas ir tiem jaunākajiem, bet par cik tie jaunākie, kamēr paies laiks, kamēr viņi ieies vispār, nomainīs šos te vecos dronus, tikmēr ir šī te problēma, un tas jau vairākus gadus pastāv. Nevar noliegt jau vienu no būtiskākajiem pārkāpumiem, būtiskākajām zonām, kas šajās kartēs nekad nav uzrādījušās. Tās ir īslaicīgās aizlieguma zonas, jeb īslaicīgie notam paziņojumi, jo tomēr aplikācijā atjauninājumi kartēm nāca aptuveni reizi nedēļā, reizi 2 nedēļās, un tas viennozīmīgi bija vairāk saistīts ar lielajām, ja to var tā nosaukt, statiskajām ierobežojumu zonām. Jā, un kas attiecās tieši uz šiem te notamiem un īslaicīgiem zonām, mēs kā policija regulāri šādas te zonas veidojam, pieņemsim uz lielajiem visiem publiskajiem pasākumiem, tās pašas futbola spēles, kas ir īpaši startautiskās. Tagad cilvēkiem ieteiktu ļoti sekot līdzi šiem īslaicīgiem ierobežojumiem, lai tīri nezināšanas pēc jūs, teiksim, nesaskartos ar policiju tur, kur nevajadzētu. Tad tas īpaši, kā mēs sakam, pirms katra lidojuma jāatver šī tīmekļa vietne, jāpārbauda aktuālā situācija. Vakar varbūt šīs zonas nebija, šodien jau viņa ir.
Šie īslaicīgie paziņojumi var būt tik tiešām ievietoti burtiski stundu, 2 stundas atpakaļ. Nevienmēr gluži tā situācija ir tāda, ka šie paziņojumi tiek ievietoti varbūt iepriekšējā vakarā. Papildus, protams, zonām viena no visbiežākajām lietām, ko es dzirdu no drona pilotiem un vēl jau vairāk varētu pat teikt no sabiedrības, viss saistībā ar datu aizsardzības regulu un privātumu pārkāpumiem. Protams, filmēšana nereti notiek arī virs cilvēku privātu īpašumiem. Lielākoties gan dronam kamera nav pavērsta 90 grādos uz leju, bet gan taisni uz priekšu. Vai ir bijuši kaut kādi zvani no cilvēkiem, sūdzības no cilvēkiem saistībā ar to? Un, attiecīgi, kā šis tiek risināts? Jā, nu, regulāri saņemam gan iesniegumus, gan zvanus, kur teorētiski vai potenciāli cilvēks uzskata, ka tiek pārkāptas viņas šīs tā kā datu ievākšana nelegāli notiek par viņa privātu īpašumu, par viņu pašu. Un, principā, uzreiz pasaku, ka tas īsti nebūs valsts policijas lauciņš, tas ir datu valsts inspekcijas lauciņš, bet pārsvarā cilvēki vēršas pie mums kā pie policijas. Mēs sākotnēji izskatām. Protams, mēs pārbaudām, vai netiek veikti kādi citi pārkāpumi, vai tas drons vispār lidoja atļautajā zonā, īpašnieks bija reģistrējies, vai nepieciešamības gadījumā bija apdrošināšana. Nu, kā vienu piemēru es varu pastāstīt no prakses. Tad nesaukšu konkrēti vietu un laiku un cilvēkus, bet, piemēram, bija situācija, kad drons ielidoja kaimiņa sētā, jo tas kaimiņš uzskatīja, ka tiek nelikumīgi kurināts ugunskurs. Viņš gribētu šo te fiksēt. Ar dronu ielidoja kaimiņa sētā, safilmēja, ielika tādā vietējā, lokālajā tajā čata grupā, ja to visu, kaut redziet, kaimiņi te pārkāp noteikumus. Tie kaimiņi, kuros saitā ielidoja, viņi uzskatīja, ka tas ir datu pārkāpums, ka nelegāla datu ievākšana notiek. Viņi uzrakstīja iesniegumu, bet Datu valsts inspekcija atzina to, ka tas nav viņu īsti lauciņš, tāpēc, kad netika nekur publiskā telpā tas publicēts kaut kādā, Facebookā vai, kādā Instagramā, ja, kur, respektīvi, tā robeža ļoti tāda, teiksim, ir slidena starp šo datu ievākšanu, pēc tam publicēšanu, par ko mēs kā policija uzstājam, ka nekādā veidā nelidot virs privātu īpašumiem, jo cilvēku logiem ir bijuši arī gadījumi, kad, teiksim tā, puiši nevainīgi it kā grib izjokot meitenes, tur, safilmē viņus pie logiem, kur viņus tur kojās ģērbis, un tas pat beidzas ar kriminālu procesiem, jo viņi pēc tam publicē šos te video, un tas, galīgi tā nedrīkst darīt. Bet tā, kā es teicu, tā robeža ir pieņemsim tas pats arī pilsētvidē lidojot. Ja mēs lidosim lielā augstumā un mēs neidentificējam šo te personu, kas iet pa ielu, ja, tad tas nebūs datu pārkāpums. Tāpēc, vajag ļoti prātīgi par šo te izturēties un atbildīgi. Īpaši bez kaut kādas cilvēku atļaujas, ja kuru viņi var atpazīt, identificēt, publicēt bez viņa atļaujas šos te video vai foto nedrīkst. Protams, sakarā ar privātumu nevar nepieminēt tos pašus privātīpašumus. Vadoties tīri pēc dronu pilotēšanas regulām, pēc ministra kabineta noteikumiem un Eiropas Savienības regulas, pārlidot privātīpašumu ir atļauts. Ja, protams, konkrētajā teritorijā nav noteikta neviena aizlieguma zona. Lielākā daļa cilvēku par to, protams, nav informēti. Lielākajai daļai cilvēku šķiet, ka, ja reiz viņiem īpašums pieder, tad arī pieder teritorija, gaisa telpa virs tā. Protams, jāatzīst to, ka arī dronu piloti nevar gluži ilgstoši karāties virs privāta īpašuma. Arvien biežāk jāpiemina, ka Latvijā ir sākušies gadījumi, kad cilvēki, attiecīgi privāta īpašuma īpašnieki, šos dronus vienkārši sāk notriekt. Vai varat kaut ko par šo situāciju nokomentēt? Drīkst lidot, nedrīkst lidot, vēl vienreiz pieteikšu, ne jau gluži karāties virs pašu privāta īpašumu, bet veikt īpašumu pārlidojumus. Vai esat saskārušies ar cilvēku zvaniem par šo tēmu, vai varbūt esat saskārušies ar situācijām, kur varbūt arī jau ir bijis reāls kāds gadījums par dronu notriekšanu, varbūt kāds jau uzņēmums vai privāta persona dronu pilots ir jau pie jums vērsies.
Jā, nu šis jautājums tiešām ir tāds ļoti sensitīvs un sabiedrībā jutīgs, īpaši ar tiem privātu īpašumu pārlidošanu. Nu, kā tika minēts arī tajā jūsu jautājumā, tad normatīvais regulējums neaizliedz pārlidot šos te privātu īpašumus pēc iespējas īsākā laika posmā, taisnākā trajektorijā neuzkavējoties. Nu, bet arī te ir ļoti subjektīvi, sāksim ar to, ka varbūt tas ir ļoti subjektīvi cilvēkam noteikt, vai šis te privāta īpašums ir pārlidots. Ja mēs šobrīd runājam par tādu, teiksim, standarta privāta īpašumu, kas ir māja ar pagalmu, mēs nerunājam par privāta īpašumiem, kur ir vairāki hektāri, kur skaidrs, tad cilvēkam varbūt liekas, ka tas drons pārlidoja viņa privāta īpašumu. Tajā pašā laikā viņš varbūt pat tikai gar robežu lidoja, varbūt kaimiņš savā teritorijā pacēla šo te dronu, un nemaz tas drons nebija ielidojis. Jo ir tā saucamā optiskā ilūzija, kur mēs nevaram konkrēti bez kaut kāda tehnisko mērierīču mērījumiem noteikt, ka tas drons tiešām pārlidoja. Man liekas, ka pārlidoja, kaimiņam likās, ka nepārlidoja, vai otrādāk. Ja? Tāpēc nevajag uzreiz satraukties, kā es arī ievadā minēju, par kas attiecās tieši uz šo te notriekšanu. Par to mēs ieteiktu vispār aizmirst un nedomāt. Nē, ja jūs gribat iekulties, teiksim, kaut kādās papildus nepatikšanās, iedomājieties, tas drons maksā kaut kādi 3000 eiro. Ja jūs viņu notrieksiet, pirmkārt jums būs jāatlīdzina šī drona zaudējumi. Tā būs, skatoties no krimināla likuma viedokļa, būs atkal tīšas mantas bojāšana. Un mēs jau arī nezinām, ar kādu nodomu šis drons lidoja. Ja mēs pieskaramies, šie cilvēki uztraucās bieži vien, ka tie varētu būt zagļi vai kaut kādi noziedzīgi elementi, kas vāc kaut kādu informāciju par šo privātu īpašumu, tad uzreiz pasaku, 99%, ka tā nebūs, jo zagļi, lielākā daļa, varbūt ne lielākā daļa, bet tie, kas kaut ko izlūko un pēta, viņi nelidos tā, ka jums gar logiem gluži vai virs privātu īpašumu, viņi lidos no liela attāluma, ievāk šo informāciju, jūs pat nesapratīsiet, ka tas drons bija tur gaisā. Tā, ka viņi jau arī nestrādā, teiksim, brutāli, bet diskrēti, lai viņi netiktu pamanīti. 99% uzreiz pasaka, ka tas būs kaut kāds izklaides lidojums vai kāds veiks kaut kādus darbus, apsekošanu, mērniecību, kaut ko tādu. Līdz ar to iesaku par šo ņemt vērā. Es nerunāju par gadījumiem, ka tagad drons lido gar jūsu logu un filmē, ko jūs tur darat iekšpusē. Šo mēs jau izrunājām. Tā kā, tas ir vairāk par to nelikumīgu datu vākšanu. Šeit mēs runājam tīri par privātu īpašumu, teiksim, pārlidošanu. Kaut kā pēdējos, 10 gadēs mēs esam iemācījuši sadzīvot ar tiem pašām lidmašīnām, helikopteriem. Tur neviens neuztraucās, ka pārlidoja. Tur tas viss normāli, jā. Drons tas ir, teiksim, kā es saku, jaunākais brālis gaisa satiksmē, kurš ir nesen ieviesies, kurš, ticiet man, tie droni nepazudīs nekur. Viņi paliks tikai vairāk, un tās iespējas, ko droni mums sniedz kā palīdzību, tas arī jāsaprot. Tas paša mērniecība, apsekošana, kaut kāda tā pati apsardzes veikšana objektos, kas ir daudz ātrāka, efektīvāka. Drons ir jāuztver vairāk kā palīgs, nevis tā kā kaut kāds apgrūtinājums vai kaut kas ļaunais. Tā kā iemācamies sadzīvot, mēģinam sadzīvot, neuztraucamies tik ļoti. Katra situācija, protams, ir individuāla. Saprotu, ka cilvēkiem nepatīk, ka varbūt tas drons pārlidoja viņa privātu īpašumu, bet, un arī vēl viena nianse, ja pieņemsim, tas drons lidoja, jums liekas varbūt virs jūsu privātu īpašumu vai blakus. Jūs jau, viņš pieņemsim tajos 50 metros lido, tad pamēģiniet man pierādīt to, ka tā kamera drona bija vērsta tieši uz jūsu pusi. Visdrīzāk es pieļauju domu, ja viņš kaut kur blakus jūsu īpašumu karājas, ka tā kamera ir vērsta pavisam uz citu privātu īpašumu. Un varbūt veids kaut kādu īpašuma bildēšanu, kadru iemūžināšanu, varbūt notiek kaut kāda ballīte, kaut ko cilvēks filmē. Tā ka, tas ir ļoti subjektīvi pierādāms, ka viņš filmē tieši jūsu īpašumu. Ja arī varbūt drons ir bijis, ja arī varbūt drons ir ilgstoši uzkavējies virs teritorijas, bez specializētām iekārtām noteikti identificēt, ka tas konkrētais drons ir tik tiešām bijis kāds konkrētais drons, kur vēl noteikti drona pilotu kā drona īpašnieku un konkrētajā situācijā viņa atrašanās vietu. Diemžēl ar tīru sirdsapziņu un nevienu neapbežojot var pateikt, ka to gan var aizmirst. Tas bez specializētām iekārtām
nav iespējami. Tomēr vēl neesmu piemirsis, vēlējos pajautāt par dronu pilotu pārbaudi. Ļoti daudziem pilotiem, kuriem vismaz daļai, kuriem ir zināms, ka šāda veida pārbaudas var notikt, viņiem tas rada savu veidu nervozitāti, jo viņi nekādā gadījumā nav informēti par visu šo te procesu, kādi dokumenti ir jāuzrāda, kas tiek no viņiem prasīts konkrētajā situācijā. Varbūt varat kaut ko pastāstīt sīkāk, kas vairāk izskatās no jūsu puses. Jā, nu sāksim ar to, ka valsts policija strādā šajā te jomā, uzrauga šos te drona lidojumus, īpaši tajā vietās, kur mums ir tehniskās iespējas fiksēt šos te lidojumus. Un, principā, tas ir ikdienas darbs. Tas nav tā, ka izlases kārtībā mēs varbūt vienreiz mēnesī tur pastrādājam šajā jomā. Pastiprinātā režīmā mēs strādājam, protams, kaut kādi lielie publiskie pasākumi, kas ir ārpus telpām. Visādi, piemēram, tie paši pasākumi, kā dziesmu svētki, pasaules čempionāts hokejā, kad bija Latvijā. Šīs te fanu teltis, kur mēs uzmanam pastiprināti. Un, protams, ka fiksējam šos te pārkāpumus. Kas man patīk, ka pēdējos gados tieši teiksim, vietējie ir saņēmušies, vairāk respektē šos te noteikumus. Bet standartā ir jāsaprot viena lieta. Kamēr drons ir gaisā, mēs jau nezinām, kurš ir pilots. Un vai viņam iegūta šīs te kategorijas vai nav, vai viņam ir apdrošināts šis drons un tam līdzīgi. Tātad primāri, ko mēs darām, mēs rēģējam uz pilota lokāciju, palūdzam nosaidināt šo te dronu, un tad veicam šie te pārbaudu, vai drons ir attiecīgi marķēts. Mums ir speciāli tāda kā špiķeris veidlapa, ko mēs esam izstrādājuši, kur ir visi šie te pārkāpumi, kas ir likumā par aviāciju, par kuriem mēs varam saukt pie atbildības, un mēs vienkārši atzīmējam cilvēkam. Vai ir veikts šis te pārkāpums, piemēram, drons ir marķēts vai nav, vai ir apdrošināšana vai nav, vai viņš ir alkohola reibumā vai nav. Un kā izējam cauri šim te čeklistam saucamajam, tātad mēs jau redzam, vai ir pārkāpums vai nē. Kas attiecās, piemēram, uz aizliegtajām zonām, mums ir uz doto brīdi ļoti viegli pārbaudīt valsts policijai, vai cilvēks ir saskaņojis šo te lidojumu vai nav. Ir, protams, labi, ja viņam ir viņš telefonā var uzrādīt vai datorā, planšetē vai papīra veidā ir izdrukājuši šo te saskaņojumu. Tas atvieglo mūsu darbu, bet mums ir ļoti, paši mēs to ļoti ātri un operatīvi varam pārbaudīt. Vēlams, protams, būtu, ja nepieciešams šī apdrošināšanas polisija, vai nu tas būtu saglabāts elektroniski vai arī izdrukātā. Protams, persona apliecinošs dokuments, lai mēs varam pārliecināt, ka šī persona ir īsta un ka tieši viņi ir veikusi šo te lidojumu. Tas ir tie tādi galvenie momenti, un mēs, protams, cilvēkiem bieži iekrīt uz to, ka viņi nezin šos te noteikumus, un mēs viņam izskaidrojam, ka kādi noteikumi ir jāievēro, un iedodam arī šos te informatīvās veidlapas, lai viņš iepazīstas, un bieži tās situācijas, piemēram, mēs pa dienu fiksējam šo te lidojumu, viņš ir pārkāpis kaut kādus 2-3 punktus, un skatāmies jau vakarā, jau cilvēks ir reģistrējies šīs civilās aviācijas aģentūras reģistrā, jau ieguvis, samaksājis to 5 eiro, jo eksploatanti, kā saka, numuru ieguvis visu, un tā, ka, tas labi strādā tīri preventīvi. Nākošais jau cilvēki cenšas neiekrist, bet, kā es arī minēju, tad ir šie te pārkāpēji, kas regulāri pārkāpja un turpina pārkāpt, un mums jau teiksim, ir izveidojuši tādu patstāvīgo klientu sarakstu, kuri nerespektē šos noteikumus, diemžēl. Un varbūt kā ar jums, kā ar valsts policiju, kādās situācijās varbūt iespēja robežās, cik tas ir atļauts, kādās situācijās jūs paši mēdzat izmantot dronus? Mēs izmantojam dronus, tā ir mūsu ikdiena, tas ir mūsu primārais uzdevums, viens no. Principā katru dienu, kā es minēju, tie ir tie paši publiskie pasākumi, monitorings no gaisa, vai nenotiek kaut kādas nekārtības, kautiņi un tam līdzīgi. Cilvēku meklēšanas pasākumi, ceļu satiksmes uzraudzība. Sniedzam atbalstu arī citiem dienestiem pēc nepieciešamības. Tas ir ļoti, ļoti plašs un mūsdienās neatņemams, teiksim, policijas un citu dienestu darbarīgs, ar kuru mēs varam daudz vairāk efektivizēt šo procesu, kā es piesaucu vienmēr piemēru, ja agrāk pazuda cilvēks mežā, mēs aicinājām tur zemesargus vēl kaut kādiem dienestiem, tur 50 līdz 100 cilvēki, visi gāja līnijā, meklēja, tas aizņēma, tas prasīja gan cilvēku resursu, gan laiku,
Un ir bijuši tādi gadījumi daudz gadus atpakaļ, kad cilvēks noiet gar to vietu, nu, neatrod neko, pēc tam paceļ dronu, un viņš tur burtiski 10 metri garām nogājis tam guļojušam cilvēkam, kurš jau tur zamiņu zaudējis. Un tā, kad, nu, tas pirmkārt ļoti efektivizē, ietaupa cilvēku resursu, laiku, un tiešām ir, nu, ka atrodam regulāri šos te pazudušos cilvēkus. Diemžēl nevienmēr arī šie te atrašanas pasākumi, nu, ka paspējam, ir arī, diemžēl, beidzas arī jau traģiski, bet, nu, daram, ko varam. Kā jūs varbūt redzat situāciju kopumā gadu no gada, kā ir mainījusies dronu situācija Latvijā? Pēc manas pieredzes, ņemot vērā to, ka droni paliek izmērā arvien mazāki, un attiecīgi arī to ražošanas izmaksas krītas, un arī tīri finansiāli droni paliek arvien pieejamāki, arvien plašākam cilvēku skaitam. Kāda ir varbūt kaut kāda kopējā tendence, vai arī jūs redzat to cilvēku skaitu pieaugumu, kā ar pārkāpumiem, vai arī pārkāpumu pieaug, vai arī tomēr cilvēki sāk, cerams, aizvien vairāk tomēr pakļauties dronu pilotēšanas regulām? Nu jā, kas attiecās uz pilotu skaitu, tur pat man nav nekas jāizdomā. Tur vienkārši jāpaceļ statistika, kas ir principā uz šī gada sākumu jau Latvijā bija reģistrējušies oficiāli civilās aviācijas aģentūras mājaslapā vairāk kā 20,000 tālvadības piloti. Bet nu, mēs esam reāli, mēs šo skaitli rēķinam reiz 3, reiz 4, kas principā ikdienā vismaz neteiksim katru dienu, bet nu, varbūt hobija līmenī izmanto šos te dronus. Līdz ar to, nu, un tas skaits tā tendence ir tāda, ka viņš regulāri aug, un kā es sākumā minēju, tad šie droni nekur nepazudīs, un to pilotu arī paliks vairāk. Un paskatoties, kā jau skolās ievieš šos te dronu apmācību programmas, tad tas jau būs, nu, pēc dažiem gadiem tas jau būs tāds kā, nu, neatņemama dzīves sastāvdaļa, kas jau principā šobrīd arī ir. Un, ja mēs runājam par to, teiksim, pilotu tādu kā atbildību, pārkāpumu skaits paliek principā tāds plus mīnus tāds pats kā pēdējos gadus, bet jāņem vērā, ka tad bija to dronu pilotu mazāk. Ja uz tā fona, ka tagad mēs, teiksim, no 10 pilotiem vismaz 5, 4 jau viss ir sakārtots un viss ir kārtībā, tad tas ir ļoti labs procents. Un es tā uzskatu. Ja jau pieņemsim gadi 3, 4 atpakaļ, tad viena varbūt no 10 bija viss kārtībā. Tā, ka, nu, tas ir progresīvi, pilotu skaits aug, bet arī apzinīgo pilotu skaits arī nāk klāt. Nu, vismaz dzirdams ir tas, ka situācija uzlabojas. Nu, katrā ziņā viņa nepasliktinās. Jā, nu, vismaz ir kaut kas pozitīvs tādā ziņā. Par skolām arī var pieteikt no savas puses. Ik pa laikam pats esmu saņēmis pieprasījumu, vaicājumu, vai vēlētos iesaistīties jauniešu apmācībās. Tajā gadījumā mēs runājam par tik tiešām konkrētām apmācībām, nevis vienkārši izstāstīt teorijas ievadkurs vai kā tam līdzīgi. Šeit gan ir lieta, ko es varētu pieteikt no savas puses, ko ir jāapzinās arī skolu vadībai, ka ja mēs runājam par dronu pilotēšanu slēgtā telpā, tā varētu būt skolai piederoša sporta zāle vai kā tam līdzīgi, tādā gadījumā droši zvanat, rakstat, ar mani droši varat sadarboties. Bet ņemot vērā to, ka arī skolu vadībai, tāpat kā jebkuram citam cilvēkam no malas, kurš nav bijis saistīts ar dronu pilotēšanu, nav gluži skaidrs, ka es vai jebkurš cits nedrīkstam apmācīt jaunus bērnus. Tas būtu lielākoties par šo te izglītības iestāžu lūgumu. Tas vairāk nāk no pamatizglītības iestāžu puses. Vai nu tad, protams, ir jau ļoti spēcīgs slēciens, un tad jau komunikācija tālāk jau notiek ar kaut kādiem tehnikumiem, universitātēm, kur, protams, te studenti jau ir pienācīgā vecumā. Nu, te mēs atkal runājam par, teiksim, tur ir tie dronu pulciņi, ja, kad tur skrūvēt, likt kopā, un tur, kā jūs teicāt, arī tajā sporta zālē. Tas ir pavisam cits stāsts, jo telpās šie likums par aviāciju neattiecās.
Bet tiklīdz mēs esam ārā publiskā telpā un paceļam dronu kaut nedaudz ir zemes, tas jau būs automātiski likums par aviāciju, kur ir citi noteikumi un citi pavisam cits regulējums. Nu jā, tāpēc ieteikums ir pirms vēlaties, ja gadījumā kāds šo dzird no izglītības iestādēm, ja gadījumā ir vēlme kaut ko tādu uzsākt, varbūt būtu labāk sākumā pārliecināties un rast iespēju pašai skolas vadībai iziet šos te kaut vai starta kursus. Ļoti daudz informācija ir pieejama arī Civilās aviācijas aģentūras mājaslapā. Vienkārši nedaudz palasīt par šo tēmu un izvērtēt, vai šāda veida skolēnu apmācība vispār ir kaut kas, kas jums ir reāli iespējams veikt. Varbūt varat pastāstīt, kā jūs kā valsts policija nodarbojaties arī varbūt dažāda veida krīzes situācijās. Kā izskatās, piemēram, sadarbības starp valsts policiju un citām tiesību uzraugošām iestādēm, vai arī varbūt jūsu iesaiste dažādos meklēšanas cilvēku vai dzīvnieku meklēšanas darbos. Un varbūt, kas vismaz manuprāt, varētu būt viena no tām ierastākajām praksēm, lai arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, protams, ir pieejami un plaši pieejami sev bezpilotu gaisa kuģi, jeb droni, varbūt tomēr sanāk arī dažreiz strādāt kopā ar šiem dienestiem. Nu jā, protams, tā ir arī mūsu ikdiena un tie paši meklēšanas pasākumi, jo, principā, jo vairāk dronu kaut kādā meklēšanas pasākumā, jo labāk. Vienkārši mēs kā kooperējamies, sadalām šos sektorus, kurš lidos, tas arī tīri no lidojuma drošuma viedokļa, lai mēs mazums nesaskrietos vai sadalām atkal augstumus, kādā augstumā lidos, pieņemsim, ugunsdzēsēji un glābēji, kādā augstumā lidos policija, un, pieņemsim, arī visas šīs te kaut kādas, cik Latvijā viņas ir šīs te dabas kaut kādas kataklizmas, kā piemērs varu pateikt, tie paši plūdi, kas pavasaros ir, vai kaut kādi lielie ugunsgrēki. Un te es arī gribētu uzreiz pieminēt to, ka cilvēkiem, lai cik viņiem būtu interesanti šādās te vietās lidot, bez saskaņojuma ar dienestiem neveikt šos te lidojumus, ja tas var traucēt darbu, var riskus gaisa, teiksim, sadursmēm gaisā radīt ar tiem pašiem policijas un glābēju droniem, ja, būt atbildīgiem. Tas ir arī noteikts noteikumos, ka nedrīkst šādās vietās lidot, kad tiek glābšanas darbi noris. Nu jā, bet tā sadarbības starp dienestiem mums regulāri notiek ar tiem pašiem robežsargiem, arī tajā pašā pierobežā, ja kaut par cik mēs zinām, šī migrantu krīze, kur ir arī izmantoti droni, teiksim, robežas novērošanai atbalstam. Līdz ar to, kooperējamies, jo, tas tehniskais resurss, viņš gribētu, lai vairāk šo te dronu ir, bet arī uz doto brīdi nav tā, ka viņu nav, un ir diezgan laba tā situācija. Un, viss ir notiek tikai koordinējoties starp dienestiem. No savas puses vēlējos tad papildus pieteikt par šo varbūt it kā neitrālo, varbūt naivo iejaukšanos, arī varbūt vēlmi kaut ko šādos krīzes gadījumos, kaut ko nofilmēt. Tas ir negluži tikai par krīzes situācijām, bet kā viens ļoti spēcīgs piemērs, plaši Latvijā pazīstams saviesīgs pasākums, kā pieaugušo dziesmu un deju svētki, kur pieteikšu cilvēkiem, ka pasākuma laikā Mežparka estrādē atļauts gaisā būt ir tikai 3, vismaz savu laiku tas tā vēl bija, 3 droniem. Tā ir valsts policija, paši pasākuma organizatori, un 3. drons tā ir lielākoties gadiem jau ir bijusi Latvijas televīzija. Bet ņemot vērā ļoti plašo cilvēku skaitu apakšā zem šiem droniem, ir jāņem vērā to, ka lidojumi šāda veida publiskos pasākumos viennozīmīgi ir ārpus standarta atvērtās kategorijas prasībām, kā viena jau no būtiskākajām lietām, kas standartā nav jāievēro, ir tie paši pat C2 klases droni ir jāaprīko ar izpletņiem. Skatoties vēl papildus uz konkrētā drona svaru un riska kategoriju, varat nebrīnīties, ja gadījumā pat tik tiešām kādreiz tiekat tik tālu, ka jums būtu cerība kaut kur šādos pasākumos filmēt. Es nesaku, ka nav, bet šis viss tiek ļoti ierobežots.
Jūs varat arī nebrīnīties, ka jums pat atskaitot drona izpletnī, var pieprasīt attālināto atteices sistēmu. Es vēl piebildīšu, es jau minēju, ka policija strādā šādos pasākumos pastiprinātā režīmā. Tieši dziesmu svētkos mums bija tāds gadījums, kad lidoja tieši televīzijas drons, kurš bija saskaņots, un turists gandrīz neapzināti, protams, bet neievērojot šo ierobežojumus, gandrīz notriec televīzijas dronu. Un, ja tas būtu viņš ietriecies šajā dronā, tur ļoti maz trūka, tad nelaime būtu diezgan liela. Un, principā arī mūsu policijas attieksme šādos pasākumos, kur ir ļoti laicīgi izsludināti šie ierobežojumi, cilvēki tomēr saņemās un veic šos lidojumus nesaskaņot, tad tā policija tomēr tie lēmumi būs stingrāki nekā ikdienā. Kā vēl viena no specifiskām tēmām, kur ļoti nodalās drona pilota izpratnē par drona pilotēšanu, ir FPV tipa droni. Jeb droni, sporta droni, kuri lielākoties pilotēšanai piloti izmanto vadības brilles, angliski vienkārši goggles, uz acīm attiecīgi bez jebkāda veida novērotāja. Visi šie lidojumi tiek veikti tikai un vienīgi ārpus tiešās redzamības, bet arī cik es esmu ar to pats saskāries, ir zināmi FPV dronu piloti, un jāatzīst tomēr, ka tā situācija Latvijā ir tāda, ka it sevišķi gadījumos, ja cilvēks pilotē maza izmēra FPV dronu, viņiem tie uzskati ir praktiski tieši tādi paši kā minisērijas dronu pilotiem. Es jau lidoju ar mazu dronu, un atšķirībā no varbūt dažāda veida datu aizsardzības regulu pārkāpumiem, šeit ir pievienotais risks lidošana ārpus tiešās redzamības. Un tad mans jautājums jums, kas šādos gadījumos potenciāli var draudēt, pateiksim nedaudz varbūt draudzīgāk, maigāk, kādas ir iespējamās sekas par dronu pilotēšanu, šajā gadījumā neatkarīgi no drona pilotēšanas attāluma, bet tikai sakarā ar to, ka drons tiek pilotēts ārpus tiešās redzamības bez novērotāja, jo tomēr tas risks nesalīdzinām pieaug. Jā, te ir atkal tas moments, ka cilvēki domā, ka viņi lido ar FPV droniem, tad arī diez vai policija vispār strādā šajā jomā, un diez vai kaut kādas sekas iestāsies ar nosaukšanu pie atbildības. Bet periodiski mēs saskaramies ar šiem FPV droniem. Īpaši tas vairāk ir saskarsme ar DJI FPV. Tas ir tāds kā komerciālais variants, ja es nerunāju šobrīd ar tie, kas piedalās kaut kādās sacensībās. Tie arī ir bijuši, un tieši šī kļūda ir, ka nav šī novērotāja. Ja principā noteikumi ar FPV vai tas ir kvadrokopters īpaši neatšķirās, tas ir tas pats, dronam jābūt ir marķētam ar eksploatanta jeb lietotāja numuru, jābūt ir tiešā redzamība, respektīvi šajā gadījumā šis novērotājs, kurš ir acis jūsu vietā, un viņam visu laiku vizuāli jāseko līdzi ir šim dronam, un ja pieņemsim mazums parādās kā šķērslis, ja mēs pieņemsim lidojumu augstu, un tā ir kāda lidmašīna mazā vai kāds cits, tur kaut vai tie paši putni gaisā parādās. Lai viņš var pabrīdināt, klausies, tu no labās puses tuvojas kaut kāds cits, pieņemsim, pilotējumā aviācija vai kas tu sēdies nost. Tas ir tikai no drošības viedokļa izdomāts, bet diemžēl lielākā daļa šo punktu neievēro. Tas ir tāds standarta pārkāpums FPV droniem. Visdrošāk šos dronus FPV tieši izmantot kaut kādās speciāli norobežotās, izveidotās trasēs, kur ir droši, šie riski ir mazāki, un priekš tam viņas arī ir domātas, lai cilvēki trenētos, mēs neesam pret, bet tieši pilsētvidē īpaši jābūt ļoti uzmanīgiem. Vai arī ārpus pilsētas, kur ir pļavas lauki, kur jūs nevarat nodarīt, šo zaudējumus vai kaitējumu kādai trešajai personai. Jo tomēr jāsaprot, ka šie droni lido ātri, tur ir pavisam cita aerodinamika, pavisam savādāki principi, un līdz ar to viņi ir bīstamāki. Jebkurš modificētais vai pašbūvētais drons nekādā gadījumā nav saņēmis C klases marķējumu. Attiecīgi, drons nav izgājis visas nepieciešamās pārbaudes, lai Eiropas Savienības uzskatā tiktu uzskatīts kā
civilajā aviācijā droši. Pat gadījumos, ja jūs esat atbildīgi un pilotējat savus FPV dronus ar novērotāju, neaizmirsīsim, ka pietiek tikai ar vienu to, ka jūsu drons nav saņēmis C klases marķējumu, lai jūs, it sevišķi apdzīvotajās vietās, savu FPV dronu drīkstētu pilotēt tikai un vienīgi specifiskajā kategorijā. Nedaudz citādāk ir par FPV tipa droniem arī pašbūvētajiem vai vienkārši droniem bez C klases marķējuma zem 250 gramiem. Tos droši drīkst pilotēt apdzīvotās vietās. Protams, atkal tiešajā redzamībā FPV gadījumā izmantojot novērotāju līdz 250 gramiem attiecīgi A1 kategorijā blīvi apdzīvotās vietās. Jā, viss kārtībā, bet līdz ko mēs pārsniedzam šo 250 gramu slieksni, it sevišķi pašbūvētajiem FPV tipa droniem, tomēr smalkāk palasām visu dronu pilotēšanas regulas, izskatām cauri visus juridiskos aspektus un jā, sapratīsiet to, ka šāda veida dronu pilotēšana, lai arī, protams, viņi varētu šķist un lielākai daļai cilvēki ir jautra, viņa nāk ar saviem ļoti spēcīgiem mīnusiem, tāpēc jā, uzmanieties. Protams, nav tikai noteikumu pārkāpēji, nav tikai dronu pilotēšanas entuziasti, lai arī cilvēki, protams, lielākoties cilvēki no malas, kur īsti ikdienā nesaskars ar dronu pilotēšanu, viņiem lielākoties nav, kā jau jūs arī pirms tam teicāt, nav īsti varbūt skaidrs, nav ar acīm nosakāms konkrētais drons, kas varbūt lido pāri privātajai teritorijai vai kā tam līdzīgi, ka varbūt tas ir kāds mērnieks, kas veic mērniecības darbus un nekādā gadījumā neveic nekāda veida noziedzīgas darbības. Un varbūt jūs varat pateikt no savas puses, tīri vizuāli, varbūt ir kaut kādi veidi jau gadiem ejot, varbūt ir kaut kādas izstrādātas metodes jau vai vienkārši pieredze, kā tad atšķirt šos dronu pilotēšanas entuziastus, iesācējus no cilvēkiem, kas tik tiešām veic savus dronu lidojumus profesionālam nolūkam. Sāksim ar to, ka mums jau ir, teiksim, nodaļā arī cilvēki, kas strādā regulāri šajā pretdronu jomā, un viņi jau ir piešāvuši aci, teiksim, uzturot šo te drona lidojumu pēc šī te maršruta. Var viegli pateikt, vai tas ir, piemēram, iestatīts drona lidojuma maršruts jau, ka var redzēt, viņš veido konkrētas jau līnijas, nu, teiksim, kvadrātā jau lido pa līnijām. Tātad, 99%, ka tas būs kaut kāds veiks mērniecības darbus. Ja tas lido vienkārši kaut kur pludmalē vai tur Vecrīgas pusē un haotiski skaidrs, ka filmē pilsētas skatus. Tas pats arī attiecās, ja veic kaut kādu tur īpašumu fotografēšanu, reklāmai arī viņš lidos ap šo īpašumu apveida formātu, lai safočētu smuki no visām pusēm un tam līdzīgi. Un, principā, mums jau tā labā praksa izstrādājusies ir tāda, ka es teicu, mēs jau kā policija varam pārbaudīt online visus saskaņotos lidojumus, tā nav problēma. Bet mums ir uzņēmumi, tie paši mērniecības, kas mums laicīgi informē, atsūta vēstuli, un kur beigās min, ka mēs pat varam viņiem neatbildēt uz šo. Viņi painformē tādā vietā, tādā laikā, mēs veiksim ar tādiem droniem šos mērniecības darbus. Tā ir tāda labā praksa, kur nav noteikts, ka tā jādara, bet mums painformē tīri cilvēcīgi, lai mēs neuztraucamies. Tad mums ir sirds mierīga, un viņiem ir sirds mierīga, ka policija lieki nereaģēs. Izņemot, protams, ja kāds zvanīs, un sūdzēsies par šo te dronu, bet tad mums jau ir skaidrs informācija, ka tajā vietā jau veic šos mērniecības darbus un uztraukumu nav pamata. Ja mēs runājam par tiem droniem, kas, piemēram, mēs vizuāli fiksējam tikai, tad, principā, ja veic kaut kādus apsekošanas vai mērniecības darbus, tad viens no faktoriem, pēc kā var secināt, ka tur nekas slikts nenotiek, šis tad drons lidos tiešām lēnām, arī noteiktā kaut kādā maršrutā uz vienu pusi, uz otru pusi kustēsies tā, tad viņš kaut ko veic. Tad tur nebūs nekas slikts, uzreiz garantēju. Šādas tīri praktiskās lietas mēs jau varam izdarīt secinājumus. Un ja tiešām, kā es jau arī vienā brīdī pieskāros pie šī, ja tie būtu kaut kādi žuļiki, viņi ātri pielidotu, uztaisītu jūsu privāta īpašuma bildi vai kaut kādas teritorijas bildi un ātri aizlidotu prom. Viņi nelidinātos ļoti lēnī tempo blakus teritoriju, gar jūsu teritoriju. Tas būtu muļķīgi no viņa puses. Un vēl piebildīšu, ka kāpēc tieši juridiskās personas daudz atbildīgākas nekā privāta personas. Tāpēc, ka viņiem uzreiz soda arī ir daudz lielāki, ja mēs fiksējam viņu pārkāpumus, nekā privāta persona pārkāpumus. Šī gada
februārī, precīzāk šī gada 18. februārī, tika ieviesti pastiprināti sodi, ja nelikumīga drona pilotēšana, teiksim tā, vēl bija salīdzinoši lēta, tad šobrīd, iepriekš, ja te bija privāta personām līdz, ja mēs runājam vēlreiz tikai un vienīgi par pārkāpumiem, kas saistīta tikai ar dronu pilotēšanas drošību pārkāpumiem, nekādā gadījumā par lidināšanos, karāšanos virs centrāla cietuma, kā piemērs, tie sodi privāta personām bija līdz 700 eiro. Un pēc pilotu prakses lielākoties praktiski Rīgā cilvēki saņēma ap 200–300 eiro sodu. Ļoti daudz cilvēki ir pasmējušies apmēram, ka vienkārši izdevumi liekie vēl papildus izdevumi uzņēmumam, lai uzņemtu kaut kādu reklāmas klipu. Tā, protams, darīt nevajag, bet papildus visam tam droši paskatāties, kādi ir jaunie sodi, kādas ir jaunās likmes par drona pilotēšanas pārkāpumiem, un ātri vien sapratīsiet, ka ja ne iepriekš, tad varbūt no šī gada sākot tik tiešām būtu vērts padomāt par to, vai un kā jūs veicat savus lidojumus. Es varbūt papildināšu arī līdz šī gada februārim. Mēs, ja pieņemsim, tika veikti lidojumi virs cietuma, piemēram, vai īpaši, ja tika piegādāti kaut kādi aizliegti priekšmeti, tad mēs dronus arī konfiscējām. Uz doto brīdi nav nekādas krimināla atbildības par dronu. Un, teiksim, protams, ja mēs neaprīkojam dronu ar sprākstvielām, es runāju par standartajā lidojumiem. Un tad, ja šāda veida lidojumi tika veikti un nomestas, pieņemsim, aizliegtie priekšmeti cietumā, tad mēs konfiscējām. Arī administratīvo lietu ietvaros mēs to varam darīt. Varējām un arī joprojām varam un daram. Liels paldies jums par šodien veltīto laiku, kā arī, protams, visām jūsu sniegtajām atbildēm un jūsu redzējumu uz dronu pilotēšanas tēmu. Viennozīmīgi vēlos, lai šīs dienas saruna būtu bijusi noderīga ne tikai dronu pilotiem, bet arī plašākai sabiedrībai. Viennozīmīgi ceru, ka būs iespēja mums varbūt satikties arī vēl kādreiz nākotnē, ja cilvēkiem radīsies vēl plašāka interese par šo tēmu un varbūt radīsies kādi konkrēti papildus jautājumi. Noslēgumā varbūt varat pateikt kaut ko pozitīvāku, kāds būtu jūsu varbūt vēstījums visiem dronu pilotiem, dronu pilotu kopienai un sabiedrībai kā tādai? Neko oriģināls, lai gan jau nepateikšu, bet gribētu teikt, ka uzsvērt to, ka policijai nav tas primārais mērķis sodīt. Mums ir primāri izglītot cilvēkus, lai lido tiešām droši, atbildīgi, neapdraud tās trešās personas, neapdraud cilvēkus, kas ir uz zemes, īpaši kaut kādos riska pasākumos, kā es jau minēju, publiskie pasākumi. Mums ir galvenais, lai cilvēki izkāp no tās pelēkās zonas, reģistrējas, lido atbildīgi, lai filmē saulrietus. Mēs neesam pret lidošanu, mēs esam mēs paši lidojam, saprotam, ka tas ir forši, tas ir riktīgi forši redzēt no augšas, kā tas viss izskatās, ne tikai no apakšas. Un cilvēkiem, kas ir uz zemes un nelido, būt nedaudz iecietīgākiem pret tiem, kas lido, saprast viņus, kāpēc viņi to dara, kā viņi dara. Un tiešām lielākais vairākums negrib jums neko sliktu nodarīt. Esiet pozitīvi, atsaucīgi. Un, kā mēs sakam, gaisā vēl neviens nav palicis. Tā ka lidosim droši un atbildīgi. Un nevar jau nepiebilst, ja gadījumā rodas kādas šaubas, nekaunāties, droši nākat klāt mums dronu pilotiem un arī varam jums mierīgi parādīt, kā tas izskatās dronu pultī. Neviens jau gluži neko necenšas slēpt, bet ja gadījumā tomēr, tad gan... Nē, ja kāds ierauga ja kāds tā ļoti konkrēti, varbūt bēg projām, tad tas jau ir trauksmes zvaniņš. Bet, ja jūs nenākat ar dakšām tur virsū. Tik ļoti viegli mēs nebīstamies, bet ja gadījumā tik tiešām kāds bēg projām, tad varbūt ir vērts patīt nedaudz atmiņu atpakaļ, atcerēties tomēr, varbūt kāds tas cilvēks izskatījās un nezinu, varbūt turpmāk pavērot apkārtējo savu teritoriju. Ja pēc šīs sarunas arī jums, protams, ir radušies kādi papildus jautājumi, pilnais video, visticamāk, ka ievietošu visu pilno video savā YouTube kanālā, visos pārējos sociālajos tīklos vēl padomāšu, vai ievietošu katru video klipiņu pa gabaliem, vai arī varbūt kādu garāku kopskatu.
Bet viennozīmīgi, ja pēc šī video vai vairāku video noskatīšanās jums ir radušies kādi jautājumi, droši rakstat savus jautājumus komentārā. Maksimāli centīšos pēc savu zināšanu daudzuma pats atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem. Un varbūt, ja būs nepieciešams, tad arī attiecīgi piesaistīšu kādu dienestu, kas varbūt varētu no savas puses sniegt kādu konkrētāku atbildi. Manas zināšanas aprobežojas ar dronu pilotēšanas regulām, un nekādā gadījumā neesmu ne jurists, ne advokāts, un viss, kas ir saistīts ar datu aizsardzības regulu pārkāpumiem vai vienkārši varbūt sabiedrisko traucēšanu vai kā citādāk. Par to, protams, es nekādā gadījumā nezinu tik daudz, kā to zina valsts policija, un tāpēc arī šis ir viens no tiem iemesliem, kāpēc arī šodien biju šeit atbraucis. Paldies, un vēlreiz, ja gadījumā ir kādi jautājumi, droši rakstat tos komentārā.